Skaisti, skaisti, skaisti. Tūlīt sāksim 10,000 eiro granta konkursu. Mums ir vairākas komandas, precīzi 7, kurai katrai būs dotas 5 minūtes šeit uz skatuves, pičot savu ideju. Pēc tam žūrijas dalībnieki jums ir visas iespējas 3 minūšu laikā uzdot visus iespējamos jautājumus pēc katra piča mūsu komandām. Un tādā garā secīgi arī turpināsim. Atkārtošu vēlreiz, katrai komandai dotas 5 minūtes laiku, lūdzu nepārtraukt, tik līdz būs pāri 5 minūtēm jāpārtrauc runāt. Es došu kādu signālu. Ceru, ka atradīsiet veidu, kā iekļauties 5 minūtēs. Un jā, dāmas un kungi, 10,000 eiro grants ir gaisā. Viens, varbūt vairāk no jums šo naudas summu sadalīs un varēs to izmantot sava biznesa idejas attīstībai. Lūk, tā es vēlos jūs iepazīstināt ar godājamo žūriju. Girts Rungainis ir investīcija baņķieris un vadošā korporatīvo finanšu uzņēmuma Baltijā Prudenti dibinātājs, uzņēmējs un LU fonda mecenāts. Esiet sveicināti, Girt. Girts ir viens no mūsu žūrijas. Evita Lune ir starptautiskas augsta līmeņa vadīšanas kompānijas Pedersen & Partners globālā partnere un līdzīpašniece. Lūdzu. Anna Andersone ir Riga Tech Girls vadītāja un Start School līdzdibinātāja. Sveika, Anna. Matīs Neimanis, kur jūs jau dzirdējāt pirms mirkļa, ir investīcija fonda pārvaldnieks un akceleratoru Build It Latvija līdzīpašnieks un vadītājs, arī viens no mūsu žūrijas locekļiem, kā arī Aleksandrs Šepteličs. Ir laboratorijas reaģentu un iekārtu piegādātāju uzņēmuma Hedrox dibinātājs. Lūk, šāda pamatīga, ar pieredzi, bagāta žūrija, un es nevalkot laiku ilgāk aicināšu tūlīt pat pirmo komandu uz skatuves. Komandas nosaukums Players. Nāciet šeit, kur nu jūs esat. Mikrofoni atrodas šeit, klikerīts ir šeit. Lūdzu, dāmas, visas iespējas jums parādīt, ka 10,000 ir vajadzīgi tieši jums 5 minūtes. Jūsu rīcībā laiks. Aiziet tagad. Dzirdat, ja? Vēlos sākt ar īsu, bet patiesu stāstu par savu onkuli, kuram ir 70 gadi, smēķētājs, un pirms apmēram gada viņš izgatavoja jaunas protēzes. Jaunas protēzes, kā jau jauna lieta, noberza jaunu, lielu, sāpīgu čūlu. Kā rezultātā, ko mans onkulis nodomāja, gan jau, ka pierīvēsies kaut kurpe. Nepierīvējās. Sāpēja, ar laiku bija mazāk sāpīga, kamēr ģimenes ārsts viņu nenosūtīja pie sežoka ķirurga, kurš pēc biopsijas veikšanas konstatēja mutes plakanšūnu vēzi. Tas uzreiz man lika satraukties, un es sapratu, ka ir jārīkojas un jāizdomā kāda metode, lai to diagnosticētu agrīni. Latvijā ir konstatēti 218 mutes plakanšūnu vēži un 96 nāves gadījumi gadā. Plakanšūnu vēzis attīstās uz potenciāli maligna veidojuma slimību fona, kā piemēram hroniska čūla vai mutes leikoplakija, ko mēs redzam arī attēlos, var izpausties kā sarkans plankums vai balts plankums mutes pamatnē. Mutes leikoplakija ir nesāpīgs process un pacientam netraucējošs, līdz ar to bīstams. Etioloģiskie faktori ir smēķēšana, alkohola lietošana un arī cilvēku papilomas vīruss. Jā, es saprotu, ka šie attēli ir visai biedējoši, taču jā, es apsolu, mums ir risinājums. Kā jūs dzirdējāt, problēma ir tiešām nopietna. Mutes dobuma priekšvēža veidojums skar līdz 5% visas pasaules iedzīvotājus. Un patiesībā runājot par Latviju, situācija ir vēl diezgan bēdīgāka, jo tikai 5 speciālisti visā valstī ir spējīgi šos veidojumus adekvāti diagnosticēt. Un to var izdarīt veicot biopsiju. Biopsiju var veikt tikai 2 klīnikās Latvijā. Līdz ar to ir nepieciešams kāds risinājums, kas aizsniegtu pat tālākos reģionus, ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Un šis risinājums ir siekalu tests agrīnai mutes gļotādes vēža riska diagnostikai, jeb novērtēšanai. Un tas ir neinvazīvs, tas ir ērti un vienkārši lietojams, un tas būtu pieejams kā lielās pilsētās, tā arī tālos lauku reģionos.
Tātad, kā tas strādā? Kā jau es minēju, viena no konkurentiem, protams, ir zelta standarts, jeb biopsija, kas ir invazīva procedūra, taču tā ir iespējams veikt tikai šajās 2 vietās Latvijā. Cena ir salīdzinoši zema un precizitāte ir ļoti augsta. Taču otrs no konkurentiem ir šis te komerciāli pieejamais siekalu tests. Tas ir neinvazīvs, taču, diemžēl, pieejams tikai ASV. Tas testē tikai vienu proteīnu, un cena ir salīdzinoši augsta. Tādēļ mēs piedāvājam risinājumu, kas būtu mūsu šis te piedāvātais siekalu tests. Tur būtu iespējams diagnosticēt 2 proteīnus, kas palielinātu šo te skrīninga testa precizitāti. Tas būtu pieejams kā Eiropas Savienībā, tā arī visā pasaulē. Un, protams, cena būtu adekvāti pieejama dažādiem maksātspējas līmeņiem. Projekta atskaites punkti būtu, kā jau es minēju, vispirms testa prototipa darbības pārbaude pie mūsu sadarbības partneriem laboratorijā, testa prototipa izveide, klīniskā validēšana ar brīvprātīgajiem pacientiem, ar ko mums jau arī ir diezgan laba sadarbība, un visbeidzot testa sagatavošana tehnoloģiju gatavības līmenim vismaz 2 vai varbūt pat 3. Un, ja mēs runājam par biznesa ilgtermiņa attīstības scenāriju, tad tā būtu klīniskā validēšana, šī te patenta izveidošana, tālāk jau virzīšana certificēšanai un ražošanas pasākumu un tālāk jau mārketings un tā tālāk. Un ko mēs vēlamies sasniegt ar pieprasīto finansējumu? Reaģentu iegādi, testa laboratorisko izpētu un validēšanu, testa prototipu tehniskā dizaina izstrādāšanu un korpusa izveidošanu. Un mūsu komandā esam mēs tritā. Madara, es esmu zobārste ar vairāk kā 10 gadu pieredzi tieši agrīna malignitātes pazīmi noteikšanā sieklās un tās audos. Un arī Andris Dzilo, kuram loma būtu biznesa attīstības vadīšanā, tirgus izpētē, konkurences analīzē, strateģiskā plānošanā un īstenošanā. Un es esmu Mārta, esmu Latvijas Universitātes pētniece, medicīnas inženiere, un man ir jau vairāk kā 10 gadu pieredze dažādu medicīnas iekārtu izstrādē un medicīnas risinājumu izstrādē un pārbaudīšanā. Un patiesi mēs ticam, ka kopā mēs varam atrisināt šo problēmu un palīdzēt ļoti, ļoti daudz pacientiem ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Paldies un būsim priecīgs atbildēt jūsu jautājumiem. Perfekti. Precīzi 5 minūtēs izdarījāt prezentāciju. Žūriem jautājumi. Lūdzu, izmantojam mikrofonus, kas ir jūs priekšā. Gribētos dzirdēt par patentēšanu un intelektuālajām tiesībām. Pieņemsim, ka jūs izgatavosiet šo testu un kāds ārzemēs to paņems un momentāli nokopēs. Lūdzu, padalieties, vai nav jau tādi patentēti, piemēram, un kā jūs aizstāvēsiet savu patentu? Tātad tieši šī proteīnu kombinācija vēl nav patentēta, un, protams, mēs nepublicētu nekādus pirmos mērījumus vai kaut kādus rezultātus, pirms nebūtu šis te jau kaut kāds autortiesības jau nostiprinātas uz šo te ideju. Paldies par prezentāciju. Man jautājums. Kā jūs plānojat, ka izplatītos šis produkts? Kāds būtu tas lietotāju pieredzes ceļš, vai tas notiek caur kaut kādiem ārstiem, vai to var nopirkt vienkārši veikalā? Kā nonāks pie cilvēka? Manuprāt, tas nebūtu droši, ja vienkārši pacients varētu aiziet uz aptieku un nopirkt un ieraudzīt pozitīvu testu, kas iespējams neliecina uzreiz par mutes vēža klātesamību, bet paaugstinātu risku. Ja, tas ir jāņem vērā. Un ņemot vērā, ka es arī darbojos katedrā, apmācībā, un mēs, protams, ka arī domājam par nākotni, kā vispār uzlabot pieejamību. Mēs esam tikai 5 speciālisti, tā skaitā esmu es, bet man katru dienu bombardē telefonu no kolēģiem, no ģimenes ārstiem, kas tas ir, ko darīt un tā tālāk. Tā kā tas ceļš jau ir saprotams, ka tas ir jāiet uzreiz pa taisno zobārstniecības praksēs un ģimenes ārstu praksēs. Un tad arī noteikti asociācijas un visi šie pārējie tīkli universitātes. Apstiprināts. Papildu jautājums. Tas tīkls jums viss ir apzināts, cik ātri jūs varētu ieiet tajā. Un tad nākamais papildu jautājums, vai jūs šobrīd tēmējat tikai uz Latviju, vai kāds ir tas mērķis izaugsmai citās valstīs? Mēs viennozīmīgi mērķējam tālāk, bet mēs sāksim ar sevi. Jā, vienmēr ir problēma ar sevi, jo
Es esmu vienā kostu projektā, kas ir Eiropas projekts, kur ir savākti dažādi nozares speciālisti, un mēs tieši akcentējam mutes pukanču un vēža risku. Ja? Un viens no piemēriem bija Dienvidāfrika, kur ir ļoti ierobežoti resursi tikt pie zobārsta vai vispār pie ārsta kā tāda, un arī viņi meklē līdzekļus vai aplikācijas, vienalga, lai ātrāk šos cilvēkus skrīninga veidā atlasītu. Un tad, kad es noklausījos to prezentāciju, es uzreiz asociēju mūsu Latviju kā Dienvidāfriku, diemžēl tieši mūsu sfērā, ka visi reģionālie ārsti nezin, ko darīt, un pacienti arī ne visi var doties uz Rīgu, veikt biopsijas un tā tālāk. Līdz ar to rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Man ir jautājums par certifikāciju. Ja jūs galvenais konkurents ir ASV, vai viņi ir FDA certificēti, un ja jūs to plānojat darīt Eiropā, vai jūs tēmējat uz IVDR certifikāciju, kā jūs to plānojat paveikt? Tātad, jā, šis pieminētais komerciālais risinājums, protams, kas ir FDA apstiprināts, ja tas ir ASV tirgus. Kā mēs to plānojam, tad šeit šī brīža gatavība ir tāda, ka mums ir drīzāk jāiztestē, jāizveido šīs prototips un šī certificēšana jau būtu tālākie soļi. Tad mēs šobrīd mērķējam izdarīt to darbiņu, kas ir līdz tam. Bet mēs apzināmies, ka certificēšana ir arī ļoti, ļoti liels un laikietilpīgs process. Jebkurā gadījumā uz visiem reaģentiem jau tika veikta gadu ilgi pētījumi tieši uz audiem, un arī tiek translēts uz siekalām, kas, manuprāt, ir ļoti būtisks solis tieši diagnostikā. Dārgā žūrī, 3 minūtes jautājumiem ir beigušies. Paldies jums! Paldies komandai Players! Turpināsim tālāk ar komandu numur 2 pēc kārtas, Tactical AI. Lūdzu, 5 minūtes jūsu rīcībā aiziet. Labdien! Mani sauc Ivo Ķuts, es esmu no Tactical AI, un mēs veidojam elektronikas komponents duālam pielietojumu. Un mēs viņus piedāvāsim dronu ražotājiem. Un kādu problēmu mēs šobrīd risinam? Pēc Ukrainas armijas datiem tikai 8% šo militāro dronu sasniedz mēķi. Un tas nozīmē, ka jāpiegādā 12 droni, un tikai viens no viņiem tad sasniegs savu misiju. Un otra problēma, ko mēs risinām, ka šo dronu veidošanā tiek izmantotas daļas, šīs te komponentes, kas nav Eiropas Savienības vai NATO valstu. Un tad mēs sākām darbu pie lidojuma kontroliera, kas ir vidējā platīte, un motoru kontrolieris. Šie jau ir gatavi produkti, ko mēs piedāvājam saviem klientiem. Un mūsu tāds, var teikt, flagship produkts ir AI moduls, jeb datorredzes moduls, kas ļaus dronam tātad izšķirt objektus un veikt, teiksim, mēķa klasificēšanu vai arī tā kā mēķa nolakošanu. Mūsu, pie kā mēs strādājam, ir tas, ka tas nodrošinās, mūsu izvēlētā arhitektūra nodrošinās to, ka drons šie moduļi nepatērēs tik daudz bateriju, tad būs draudzīgs baterijai, un arī izmērs, šo platīšu izmērs ir miniatūras. Un arī jāsaka, mēs veidojam šo interfeisu atvērtu, līdz ar to mums būs savietojamības iespēja ar citiem dronu ražotājiem. Un arī, ko es iepriekš minēju, ka mūsu detaļas nāks no Eiropas valstīm un no NATO valstīm, līdz ar to mums ir iespējama certifikācija. Šeit ir neliels salīdzinājums starp esošiem konkurentiem. Tātad šeit atkal uzsvars uz to, ka mums ir atvērta arhitektūra. Mēs strādājam uz to, ka arī pat entuziastu drons varētu lietot kaut kādā mērā šo te moduli. Un nav tāds vendor lockings, ka viens piegādātājs konkrētā dronā piedāvā šo funkcionalitāti. Un arī tad nozīmīgs moments ir tas, ka mēs esam salīdzinoši šīs detaļas, ko mēs izstrādājam, ir maziņas, un teorētiski mēs pat viņas varētu ievietot kādā no raķetēm. Tad kopējais tirgus prognozes ir tas, ka šajos nākamajos 10 gados būs ārkārtīgi liela izaugsme tieši AI bāzētiem droniem.
un pēc 10 gadu laikā varētu sasniegt 206 miljārdus. Tas ir pēc market US datiem. Un mēs redzam arī lielu atbalstu arī no Eiropas komisijas kopējā Eiropas aizsardzībā, un visdrīzākais būs iespējas šeit mums darboties. Tātad runāju par to, ko mēs esam darījuši. Mēs jau iepriekš esam strādājuši pie šī flight controller, kur mēs pabeidzām. Var teikt, tas ir pateicoties tam, ka mēs bijām Unilabā, jo mēs tikām izmest ārā no šī zinātnes, kā teikt, un R&D cikla. Un Unilab piespied mums iet ārā pie klienta, testēt šīs lietas, dabūt atsauksmes. Un tagad jau mums ir pirmie mazie pasūtījumi. Mēs sadarbojamies arī ar dronu skolām, skatāmies tālāk, kur dabūt papildus grantus šī AI moduļa, lai mēs varētu šo AI modulu piedāvāt tirgu tālāk. Un tādas ambiciozas mērķis ir gada beigās sākt ražot un 9 mēnešu laikā uzražojot sasniegt šo 1 miljonu ieņēmumu. Un par komandu tad mums ir Rinalds, daudz gadu pieredze elektronikas dizainā, arī dronu ražošanā un mana pieredze programmatūras izstrādē un komandu vadīšanā. Tad būšu priecīgs atbildēt uz jautājumiem un paldies par uzmanību. Sakiet, kāpēc tik maz droni sasniedz mērķi? Tātad tie droni, tātad ir elektroniskā karadarbība, ir tātad iedarbība pret radiosignālu, un arī tas, ka, piemēram, operators atrodas pietiekami tālu, un tad, kad drons, piemēram, pielaižās tuvāk mērķim, tur var būt kaut kādi koki vai citi šķēršļi, kaut vai zemes izliekums, ja tas ir tālāk, jābūt 30 kilometriem, tad šajā brīdī jau nepieciešama, šajā brīdī varētu strādāt tas mūsu modulīts, kas jau pats darbojās balstoties uz datorredzi. Sakiet, minēts, ka šī ir duālā pielietojuma tehnoloģija. Kāds ir tas civilais pielietojums? Tātad civilais visdrīzākais infrastruktūras aizsardzība, kāda monitorings. Ja mums ir kaut kādas ziņas, ka ir kaut kāda kustība kaut kur, mēs varam šo dronu ar mūsu modulu palaist augšā, un ar mūsu modulu palīdzību mēs varbūt varam detektēt jau ātrāk kaut kādus objektus vai cilvēku pārvietošanos vai kaut ko tādu. Komandā jūs esat 2, un abiem ir šī tehniskā pieredze. Vai jums ir arī zināms kāds, kas varētu palīdzēt tirgu ieiet, kas vai nu šajā militārajā tirgu vai civilajā tirgu labi pārzinātu? Jā, tas, var teikt, to mēs esam identificējuši kā lielāko trūkumu tieši pārdošanu, jā, jo pašlaik ar to es nodarbojos, un katrā ziņā komandai augot, šis būtu viens no pirmajiem, ko mēs arī attīstītu tieši cēlus. Paldies! Jautājums bija ļoti labs, ambiciozs mērķis šim gadam bija, jau tur ieņēmumi, bet tu pati teici, ka jums nav pārdevēja komandā. Kā ir plānot šo mērķi sasniegt un kādi vēl resursi ir nepieciešami? Tur finanšu resursi, cilvēku resursi, kādi resursi tavuprāt ir nepieciešami, lai šo mērķi sasniegtu līdz gada beigām? Tātad, ja mēs saņemtu šos grantus, kas ir LIA, strādāsim pie tā, lai mums palīdzētu šo produktu līdz galam novest, jo pašlaik viņš ir TRL 5-6 līmenī, bet mums jātiek augstākā līmenī. Komandas paplašināšana, jo pašlaik ar tiem sales pārdošanas pasākumiem nodarbojos es, un tas ir diezgan laikietilpīgi, un es to saprotu, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. Un vēl tāds papildus jautājums pie tādas komerces pieejas. Pēc cik gadiem uzņēmums strādās ar peļņu un kādi ir ilgtermiņa plāni? Vai būsiet vienredzis vai kā? Mēs ceram attīstīt to tādā vienredžu režīmā, jā, kad mums konkurenti ir. Mēs redzējām, ka jau ir gatavi produkti, bet liekas, ka tirgus pašlaik vēl nav gatavs šīs tehnoloģijas paņemt. Un visi ir vairāk tā kā novērošanas režīmā un skatās, kur būs tad īstā tā niša un ko īstas AI atnesīs. Un tas ir atkal tāds buzzwords, bet
tie pielietojumi ir ļoti dažādi. Un mēs redzējām, tur bija dažādas arī veiktspējas, un katram šim dronam ir arī sava veida pielietojums. Un mēs arī šo pielietojumu veidu meklējam, un tāpēc tas, ko es minēju, mēs gribam būt ļoti universāli un darboties starp dažādām platformām, nevis tikai uz vienu konkrētu dronu. Paldies, žūrija. 3 minūtes jautājumiem ir galā. Paldies. Paldies, Tactical AI. Turpināsim tālāk šo pitch konkursu ar nākamo komandu, kas ir 3. pēc kārtas. Uz skatuves aicinu komandu Project Roots. Ar aplausiem sagaidām. Un 5 minūtes jūsu rīcībā. Aiziet! Sveiki, mani sauc Tīna, šis ir Justs, un šodien iepazīstināsim ar Project Roots. Kopš absolvēju ilgtspējas zinātnes studijas ASV un Nīderlandē, es atgriezos Latvijā, lai strādātu šeit ar inovatīviem risinājumiem ilgtspējai. Mums šobrīd mēs zinām to, ka vēl lielākoties produkti tiek ražoti no sintētiskām izejvielām, un šis te nospiedums uz vidi un pēc jaunākajiem pētījumiem nākot ārā arī ietekme uz cilvēku veselību. Šie rādītāji ir diezgan biedējoši, tāpēc mēs vēlamies būt daļa no risinājuma un doties pie problēmas tieši saknē. Un mums uzsveram to, ka ļoti svarīgs fakts ir tieši, kad produktu ekoloģijas pēdas nospiedums veidojās tieši dizaina fāzē, kurā esam arī šobrīd mēs. Tātad mūsu priekšlikums daļai no risinājuma ir bioloģisks sakņu tekstils, kas ir vietējs un atjaunojams resurss, graudaugu saknes. Ražošana koncentrējās uz aprits ekonomikas principiem un izmantojam mazu teritoriju, mazu laukumu, kurā ražot tieši izmantojot šīs vertikālās audzēšanas sistēmu. Kā šis materiāls tiek veidots, diedzējot graudaugus, saknes savijās savā starpā un veido organisku pinumu, atdalot no pārējām augu daļām, manipulējot pēcapstrādē un audzēšanas laikā. Mēs varam piedēvēt dažādas īpašības, kas nodara konkrētajam produktam. Un Project Roots komandā ir dzimusi dzīvotnes uzņēmumā, kurā esam veiksmīgi jau izveidojuši produktu augu terāriju visās Baltijas valstīs, kur šobrīd Project Roots ir mūsu jaunais un ambiciozākais projekts, ar kuru arī tālāk piesaistam jaunus komandas biedrus un sadarbības partnerus, lai nodrošinātu kompetences un prasmes, kuras mums varbūt šobrīd vēl trūkst. Jā, tātad pamatā ir bez atlikuma ražošanas process. Visas sastāvdaļas, kuras mēs iegūstam ražošanas procesā, zelmeni, graudus un saknes, mēs varam izmantot, lai radītu papildus pievienoto vērtību. Mēs, protams, koncentrējamies uz sakņu daļu. Šobrīd lielāko pievienoto vērtību redzam tieši interjeru dizaina produktu tirgū. Papildus ir biotekstilu pārdošana citu dizaineru vajadzībām, izmantojot tā pielāgojamības īpašības. Protams, ilgtermiņā tā ir tehnoloģijas licencēšana un izplatīšana šādā veidā. Interjeru dizaina tirgus ir ar ļoti stabilu izaugsmi, un turpmākajos 10 gados tā izaugsme ir paredzēta aptuveni 40%, un tā atšķirība, kas notiek šodien, ir ļoti liels uzsvers uz ilgspējīgiem risinājumiem. Salīdzinoties ar konkurentiem, mūsu uzsvars būs tieši uz dekoratīviem apdares paneļiem, griestiem un sienām, un salīdzinoties ietekme uz vidu mūsu projektam potenciāli ir viszemākā, tāpat arī dizaina pielāgojamība ir krietni augstāka. Šī brīža vajadzības, un kur mēs ejam, tuvākais atskaites punkts būs Deep Tech Atelier, kur mēs pēc 70 dienām aptuveni mums ir jāprezentē vairāk vizuāli prototipi. Būtu nepieciešams atbalsts dizaina pakalpojumiem, lai tas viss notiktu augstākā līmenī. Mēs pārvaldam tehnoloģiju, bet neuzskatām sevi par dizaineriem. Tāpat nepieciešams būtu atsevišķi zīmols spēcīgs, kā šo visu pārstāvēt. Tālāk mums ir apstiprināts pētniecības projekts, kur ietvaros mums izstrādā šo vertikālo hidroponikas audzēšanas iekārtu, kas būs pusautomatizēta, kas ļaus šo visu uzreiz arī pārvērst industriālu apjomu ražošanā.
Mūsu ilgtermiņa attīstības plāns ir līdz 27. gadam mums ir šis pētniecības projekts, bet prognozes rāda, ka līdz šī gada beigām mēs jau ļoti stabili varam iet tirgu. Mums ir pirmie pilotu projekti sadarbībā ar arhitektūras birojiem un tāpat arī interjeru objektu ražošanā. Es domāju, ka tas ir pamatā viss. Mēs iedosim varbūt kādus paraugus un es domāju, jūs droši varat jautāt. Paldies. Ekstra 30 sekundes žūrijai jautājumiem. Sakiet, vai jūs plānojat arī no lauksaimniecības zemēm izmantot saknes? Nē, tāpēc, ka tur mēs tādā veidā īsti nesasniegt šos klimata mērķus. Šis risinājums ir potenciāli klimata pozitīvs, jo CO2 no gaisa tiek piesaistīts un noglabāts saknēs. Attiecīgi, tā ir šajā brīžī iekštelpa audzēšana vertikālā viens virs otru plātnēs, efektīvi izmantojot telpu. Sakiet, jums palielinās ļoti liela pieprasījums pēc jūsu produktu. Kā jūs skeilosiet to dīkstu audzēšanu? Tas risinājums, ko mēs šobrīd izstrādājam, ir tieši tādā veidā būvēts, ka tā ir vertikāla iekārta, kur var uz augšu celt praktiski līdz 12 metriem. Realistiskākais, ātrākais veids, kā ražošanu ir mērogot, ir ar statiskiem, nerotējošiem vertikāliem plauktiem. Tas tā ir tehnoloģija, kas ir esoša, tā mūsu inovācija ir šīs vairāku nozaru zināšanas apvienot vienā jaunā produktā. Cik tas produkts orientējoši varētu maksāt kvadrātmetru un cik tad jūs varētu ar šiem 12 kubiem augstumā saražot? Tātad mūsu plāns ir praktiski ar esošajām telpām, kur mēs šobrīd strādājam, izejot no pilnīgi reālas situācijas. Mēs varam mērogot ražošanu līdz 500 kvadrātmetriem mēnesī. Tā ir gala produkta cena industriālam dekoratīviem panelim ir aptuveni 150 eiro kvadrātmetrā. Tās ražošanas cenas pamatā ir overheads, jo izaivielas ir ūdens un graudi. Es gribēju pajautāt par to pieprasījumu. Varbūt jūs varat padalīties, cik jūs esat izpētījuši. Jūs minējāt jau, ka ir darbs ar arhitektiem un dizaineriem un tā tālāk, bet pārlieciniet mūs, ka tiešām būs tāds milzīgs pieprasījums, kā jūs domājat? Nebūsim naivi. Mūsu šī brīža tā pieredze, lai arī interjera dizaina joma varbūt ne tieši ir mūsu tas industry fits, kurā mēs strādājam, tad šobrīd mēs izjūtam tādu ārkārtīgi lielu lutināšanu no dizaineriem un arhitektiem, jo mums praktiski uzrunā paši šobrīd. Tā kā mums galvenais noiet kanāls noteikti ir interjera dizaineri un arhitekti, kas ievieš šo B2B, B2C sektorā tālāk. Tie ir arī mūsu pārdošanas kanāli un arī realizētāji reizēm. Pavisam konkrēti, šodien mēs sazinājāmies ar dizaineri Šveicē, kurš ir ieinteresēts eksperimentēt un attīstīt tīri savu darbu ielikt, lai viņam būtu pieeja šim materiālam. Kas ir jūsu konkurenti? Attiecīgi, mēs varam paiet atpakaļ. Prezentācijā ļoti labi redzēt, ja mēs koncentrējamies tīri uz interjera kā apdares paneļiem, tad zināmākie, protams, būs Latvijā Sevuts, bet ir vairāki risinājumi šobrīd tirgū, kas stabili tiek ienāk, bet viņi pamatā ir neilgtspējīgi salīdzinājumā. Tur ir pamatā kokšķiedras, cements, kā saka, šī nozara ir apgūstama. Bet, ja mēs runājam par interjeru objektiem kā tādiem, tad inovācijas un dizains, attiecīgi mums konkurence būs jebkurš, kas ir dizaina tirgus pārstāvs. Šī ir plaša nozara. Bet es mēģinu saprast, jūs tā kā audzējat to materiālu, bet to interjeru izstrādā jau jūsu partneri. Līdz šim, runājot ar mentoriem, tas veids, kā šo visstraujāk attīstīt un mērogot, ir tas, ko mums iesaka, ir izmantot jau esošas dizaineris ar zināmu vārdu un zināmiem noiet kanāliem un auditoriju un vienkārši izmantot viņu dizaina pakalpojumu, pielietojot mūsu tehnoloģiju. Tas ir tāds sadarbības projekts. Un kā cenu ziņā, teiksim, salīdzinātos jūsu produkts ar tiem, kas ir tie konkurējošie? Šajā brīdī ambīcija ir iet uz premium klasi. Tīri, ja mēs reiķinām cenu pēc izmaksām, tad mēs noteikti varam konkurēt ar jebkuru no šiem, bet tā kā mūsu mērķis ir šajā fāzē tieši uzsvērt to inovācijas daļu un dizaina daļu, tad mēs ejam uz premium. Tā kā Klūnija villa vai jaunā koncertzāle mierīgi. Tur ir kaut kas aizstāvams, kaut kāda unikāla tehnoloģija, patentējums?
Tas mūsu izvēlētā stratēģija šajā brīdī noteikti būs preču zīme sākumā un komerciāls noslēpums. Mēs varam patentēt visu tehnoloģiju, bet arī no mentoriem iegūstam viedokli, ka labāk būtu nepatentēt tādā ziņā, ka nepadarīt publiski visu šo know-how, kas ir iekļauts šajā tehnoloģijā mūsu izstrādātajā. Cienījamā žūrija, 3 minūtes ir galā. Paldies jums par jautājumiem, paldies jums par prezentāciju. Project Roots tikko jūsu uzmanībai. Turpinām tālāk. 4. komanda tūlīt pat ieradīsies uz skatuves. Komandas nosaukums ir Sensifies. Un Sensifies nāk uz skatuves. Lūdzu, kungi, ieņemiet vietu. Mikrofoni ir šeit. Tas ir klikrīts, jā. Tieši tā. 5 minūtes. Jūsu rīcībā laiks aiziet tagad. Paldies! Mēs esam Sensifies, un mēs nodrošinām autonomus sensors, kas nolasa datus, cik piepildījums ir pilns, un nosūtam tos atkritumu apsaimniekotājiem tieši šobrīd. Tātad sāp ir tas, ka nav redzami absolūti dati, reāla laikā ir augsts CO2, ir neefektīvi maršruti, pārpildītas un pustukšas tvertnes. Un Eiropas tiesība akti paredz to, ka vajag kaut ko risināt atkritumu apsaimniecības jomā, kas līdz ar to atkritumu apsaimniekotājiem noved pie finansiālajiem zaudējumiem, un to mēs nevēlamies. Mūsu risinājums šobrīd ir lāzera sensors, kurš nolasa, cik piepildīts ir konteineris. Attiecīgs sensors baterija notur līdz pat 4 gadiem. Tas ir ūdens izturīgs, nodrošina mobilos datus, ir patentējums arī. Un tam ir viegla integrācija, tāpēc, ka daudziem uzņēmumiem jau ir kaut kāda programma, kuru nav nepieciešams aizstāt. Tā tas izskatās atkrituma apsaimniekotājiem, ja viņš iegulda 4500 sensors gada laikā, neto ienākumu, kurus viņus var saglabāt, kas līdz ar to būtu mazāks degvielas patēriņš, mazāks CO2 un kopumā loģistika uzlabot par 35%. Un tas ir balstoties uz reāliem datiem. Šī brīda attīstība reālā dzīvē izskatās, ka mēs darbojamies Reko Baltija un Rīgas namu pārvaldnieku. Pilotu klientos esam uzrunājuši arī degvielas uzpildes stacijas Sirklkā un Virši, un aktīvi mums palīdz LMT nodrošinot datus ar simkartēm. Un galvenā partnerība, ko gribam veikt, ir ar PCBWay iespējskājums ražošanai. Tāpat arī lepojamies ar nesen reģistrētu uzņēmumu. Tirgus pavisam naudas ir daudz IoT tirgū. Mēs koncentrējamies tikai uz 1%, kas mūsu gadījumā ir 83 miljoni. Un 3 līdz 5 gadu vīzijā vēlamies pārdot 35 000 ierīces, sākot ar Eiropu un turpinot Anglijā. Un jautāsiet, vai vispār ir jau kaut kāds produkts, un ir. Un mēs galvenokārt atšķiramies ar komplektu, kas ir 4 ierīces vienā, kur viena ierīce ir mātes ierīce, un 3 ir subierīces, kas salasa datus un optimizēti izmanto resursus. Tāpat arī Eiropā spējam nodrošināt apkopu un uzstādīšanu, ko mūsu konkurenti nedodrošina. Biznesa modelis galvenokārt balstās uz pārdotajām ierīcēm. Tas būtu 100 eiro par ierīci, jeb pakete, kas ir 4 vienā 125. Un ilgtermiņa ienākums nodrošināt sensoru abonements, kas ir 2 eiro mēnesī, kas gadā izvēršās 36 par vienu ierīci. Mūsu komanda sastāv no 4 cilvēkiem. Es kā inženieris hardware, iespējas schēmas izstrādē, Ēriks kā programmētājs backend un frontend. Radžu mums ir mākslīgā intelekta guru, Anželika par mārketingu, un mums pārskata arī mentors no Amerikas, vai mēs darām lietas pareizi vai nē. Šobrīd gribam pabeigt izmēģinājumu ciklu ar Eko un Rīgas namu pārvaldnieku. Tāpat arī vēlamies ar degvielas uzpildu stacijām turpināt, un tad vēlamies veikt apmaksāt pilotu projektu. Pēc tam visu mērogojot un 6. gadu uzsākot ar jaunu ierīci. Šī brīda mērķis un 5-gadēji ir pārdot kopumā 5500 sensors tieši biotoaletēs, ar ko šobrīd darbojamies, un pazemes konteineriem līdz pat 35 000 ierīces. No šī brīža iegūtajām finansēm esam nodrošinājuši pāris iekārtas, iegādājušies un nodrošinājuši pirmos prototipus. Un nepieciešami ilgtermiņā mums ir līdz pat 30, bet no tiem, kas mums nepieciešams šodien, jāizvelk špikeris, mums nepieciešams izveidot dizaina patentu, papildu apmācības, 2 vēlamies iziet, sensoru izēju materiālus, tāpat arī ražošanas telpas, kurās mēs mūsu iegādātās iekārtas varētu izmantot. Un jā, ja jums ir izrādījusies interesi, meklējam arī vienu industriālo inženieri, tad droši nāciet pie mums, ka par kādu sadarbību mēs esam spējīgi aiznest tehnoloģiju tepat Baltijā un ārpus tās.
Lieliski, paldies, Sensifies. Žūrijai noteikti ir jautājumi. Žūrija, aiziet. Paldies par prezentāciju. Lūdzu, atgādiniet, vai jūs arī pagājušajā gadā piedalījāties šajā konkursā un kaut ko vinnējāt arī? Icebreakerā, nē. Paldies. Labi, tad pajautāšu, varbūt, kas jums palīdzēja sastādīt to biznesa plānu un vai jūsu komandā ir arī kāds ar uzņēmējdarbības pamatiem? Biznesa plānu mums palīdzēja sastādīt Džons Maikls Andrews. Viņš pats ir 20 gadus industrija inženieris un arī tos mērķus 5 gadiem uz priekšu finansējumu viņš palīdzēja mums sastādīt. Bet tā kā Džons vēl paralēli pilda savu projektu, mēs šobrīd meklējam jaunu komandas papildinājumu tajā jomā. Jūs esat 5 šobrīd komandā, ja? Jā. Aktīvi darbojamies 4. Kā jūs savā starpā dalat uzņēmumu? Visi vienādi? Kāds ir vairākums? Jā, šobrīd oficiāli uzņēmumā mēs esam 2, un tad mēs īpašā veidā esam sadalījuši pārējo daļu. Okay. Žūrī, vai ir vēl kāds jautājums? Kas līdz šim ir bijuši tādi lielākie izaicinājumi, ar ko jūs nerēķinājāties, kad jūs sākāt šo projektu? Personīgi noteikti mēs sākām. Mēs domājam, ka tas būs vienkāršāk un būs iespējams lielāka apjoma uzreiz tās ierīces, gan ierīkot, gan būs pretim nākoši. Bet sadarbojoties, bija pretim nākoši tātad tie uzņēmumi, bet radās zemūdens akmeņi, kurus pa vienam tagad esam tikai gada laikā pabīdījuši malā. Un pateicoties citiem aspektiem arī likuma, arī saistībā, mums tas palīdz iet uz priekšu. Jā, un arī birokrātija atņem ļoti daudz laika. Tāpēc tas arī būtu viens no tādiem akmeņiem, ko mums nācās iziet cauri. Kā jūs paši vērtējat, cik inovatīvs ir tas risinājums ar tiem konkurentiem salīdzinājumā? Jums ir jūs esat atraduši kaut ko ļoti īpašu, vai jūs vienkārši plānojat, ka ar šo sensoriņu jūs riktīgi iemauksiet tirgu un apsteigsiet visus konkurentus? Jaunu tehnoloģiju mēs neradām. Tehnoloģija kā tāda jau pastāv. Mums ir savas atsevišķas daļas, kas ir tādas inovatīvas. Par to vairāk Eriks var pastāstīt. Ir arī konkurenti jau izmantoti dažos Latvijas uzņēmumos un ir saskārušies ar vairākām lietām. Pirmām kārtām nav ierīces tehniski strādājis uz vietas. Vienkārši viņi nestrādā. Un otrs punkts bija par to dārdzību, kad mēs izveidojām, ka 3 ierīces ir ne tik gudras kā tā viena lielā. Savāc tikai datus un nodot tālāk. Ar to mēs galvenokārt atšķiramies no tiem pārējiem konkurentiem. Kā tā kombinācija jums ir unikāla, pat tehnoloģija nav tāda pilnīgi inovācija. Viņa nav jauna, jā, viņa jau eksistē. Un par cenu, kā tas nāks, ka jūs varat piedāvāt tik daudz labāku cenu? Okay, viens ir šis te, ka ir tās netik gudrās ierīcītes kopā ar vienu gudro, vai ir vēl kaut kādi aspekti, un kāda ir jūsu marža? Cik daudz jūs pelnat no katra produkta? Erika, varbūt iespēja? Jā, mēs atpakaļ varam paskrolot pāris slaidus. Nē, uz priekšu. Kur ir marža? Jā, šeit. Tātad šeit var provizoriski redzēt, cik mēs šobrīd vienā no iterācijām esam aprēķinājuši būt uzņēmuma bruto peļņa. Šogad ar biotoletēm pie 200 pārdotām ierīcēm, nākamajā gadā pie 1000 jau kopā, jā, un tad pievienot klāt tās pārdotās ierīces, ko mēs plānojam pārdot katrā nākošajā gadā, tā provizoriski. Kāds ir apgrozījums pret peļņu? Tāds ir jautājums no žūrijas. Procentuāli tagad es no galvas nepateikšu. Procentuāli bija provizoriski mēs tēmējam uz 29. gadu dabūt šito kā 20%, 22% apmēram. Jā. Paldies žūrijam, laiks ir beidzies jautājumiem. Jums arī dzen liels paldies Sensifies par šeit uzstāšanos. Turpināsim tālāk. Mums 5. komanda jau
Skatos gatavībā. Klausieties uzmanīgi. Komandas nosaukums Māra pēcdzīves menedžmenta platforma. Tūlīt pat arī sākam. Atcerieties, ka joprojām uz galda atrodas 10 000 eiro. Kāda no šīm komandām, iespējams viena, varbūt vairākas šo summu sadalīs. Aiziet 5 minūtes. Sākam. Sveicināts žūrijas, sveicināti klausītāji. Es esmu Jānis un es pārstāvu Māru. Pēcdzīves menedžmenta platforma. Mūsu komandā ir Elīze, kas ir antropoloģe. Viņa ir produkta stratēģijas un uzņēmuma vadītāja. Mums ir Rihards, kurš ir datu drošības un backend programmētājs. Mums ir arī Arta, kur ir atbildīga par satura veidošanu un produktu ētiku. Viņa ir teoloģijas maģistre un topošā sēru terapeite. Es esmu Jānis. Es esmu atbildīgs par produkta vizuālās daļas programmēšanu, un mūsu komandā ir arī Janīna, kas ir atbildīga par mārketingu un SEO. Cilvēka aiziešanu pavada neviens sēras, bet arī kaudze praktisku, juridisku un finansiālu jautājumu. Vai aizgājējs vēlējās mācītāja klātbūtni bērēs? Kas mantos viņa otro pensiju plānu? Kas notiks ar viņa kaķi Oskaru? Šie jautājumi bieži vien rada neskaidrības tuvinieku vidū, jo tiem ir jānolemj un jāvienojas par šiem sarežģītajiem jautājumiem, ko aizgājējs būtu vēlējies, to nemaz īsti nezinot. Mēs ticam, ka skaidra un saulaicīga šīs informācijas nodošana ir labākais veids, kā atvieglot šo procesu palicējiem. Un Māras platforma ir šo zināšanu un norāžu kopums, ko mēs izvedam cilvēku cauri ar gida palīdzību un uzkrājam šo informāciju un nododam to tālāk. Mēs esam veikuši lietotāju izpēti. Šeit jūs varat redzēt citātus no tās. Runājot ar potenciāliem lietotājiem, mēs dzirdējām, ka viņi jau ir gatavi šādu platformu lietot, ja tāda eksistētu. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi izveidot un nodot lietošanā minimālo funkcionālo produktu, lai mēs saprastu, vai lietotāji ir gatavi par šādu produktu maksāt. Attiecīgi arī tālāk mēs klausītos viņu vajadzībās un būvētu attiecīgi tām. Kāds ir tirgus? Tirgus ir 23,7 miljardi liels, lēsts uz 2030. gadu, pieauguma temps 5,5%. Tas gan ir par visu apbedīšanas biznesu. No četrām sadaļām mēs savu darbību redzam 3 no tām. Sāktu mēs ar padomdevēju funkciju, MVP fāzē, un attiecīgi tālāk pievienotu atbalstu un pakalpojumu funkcijas. Mēs esam izveidojuši gidu, kur cilvēks var ielogoties ar Smart ID, 2-faktoru autentifikāciju, lai viss būtu droši, kur cilvēks var secīgi iziet cauri šiem soļiem, atbildēt uz šiem sarežģītajiem jautājumiem un atstāt skaidrs norādes saviem tuviniekiem, ko darīt konkrētajos gadījumos. Tāpat mēs arī rakstam blogu un rakstus, kas kalpos kā lielisks mārketinga tūlis un cilvēku piesaistīšanai no Google, jo mēs esam veikuši izpēti keywordos un konkurence ir maza. Mēs varam būt pirmajā lapā, pirmajās vietās. Par konkurentiem. Tātad ārzemēs šādi risinājumi ir un tiek lietoti. Latvijā un tuvākajos reģionos tādu nav. Mums Latvijā lielākais konkurents ir noslēpta kladīte ar instrukcijām. Diemžēl šā kladīte bieži vien atrodas jau mantu iznešanas procesā, kas ir par vēlu. Mūsu mērķis ir izveidot skaidru un ērtu lietotāju ceļu caur gidu, uzkrāt šo informāciju un nodrošināt to par pieejamu cenu. Mēs esam radušies janvārī, februārī.
Februārī veicām lietotāju izpēti un konceptu validāciju. Martā un aprīlī nodarbojamies ar saturu un produktu izstrādi, lai maijā spētu nodrošināt jau minimālo funkcionālo produktu lietotājiem. Mēs izmantotu grantu, konsultācijas, dibināšanas un mārketinga kampaņas izmaksu sekšanai. Un šī ir mūsu attīstība. 5 minūtes ir beigušās tieši tagad. Pirmie, kas tika pāri 5 minūšu barjerai. Dārgā žūrija, jūsu jautājumi, ja tādi ir, sākam. Kā jūs plānojat iekarot cits tirgus izņemot Latviju? Mums būs jāpiesaist kāds cilvēks no vietējiem tirgiem. Tuvāk, ko mēs domājam Lietuvu, mums jau ir padomā cilvēki, kas varētu būt mūsu aģenti Lietuvā un palīdzēt ar lokalizāciju, jo lokalizācija ir vissarežģītākā lieta šim produktam. Tehniskas dabas jautājums. Ja es kļūstu par jūsu klientu un tad izdodas aiziet uz kuģu taku, tad kā tad tie pārējie zinās? Tā ir jūsu izvēle. Jūs uztaisiet kontu, savadat savu informāciju, un jūs piekļūstat saviem datiem, un jūs varat izlemt, kurā brīdī to darīt, sūtīt uzreiz, noglabāt. Jūs varat aizvest arī pie notāra to. Tas būtu tā kā saraksts vai darbību kopums un dažādu rīku apkopējums. Un vai jūsu konkurenti nav kādreiz notāri, kas tur atbildīgi cilvēki iespējams ir padomājuši par savu īpašumu vispārējo, ko darīt pie notāras, viss ir sakārtots? Dažādām juridiskām lietām varbūt bet mēs piedāvājam arī tādas lietas, ko darīt ar cilvēku augiem, kurus cilvēkus informēt nāves gadījumā, daudz tādus praktiskus sīkumus, ar ko notārs nenodarbojas. Es mazliet par to komunikācijas kanālu atbilstību mērķa auditorijai, jo diez vai, ka jaunieši vai tie, kas ir aktīvi digitālajā vidē, uzreiz metās rakstīt testamentu un novēlēt savu kaķi. Bet tai vecākai auditorijai savukārt atbilstošāks kanāls ir tā pati kladīte. Tad kā jūs to risināsiet? Šis mainīsies līdz ar nākotni, līdz ar iešanu līdz laikam jau paudzes, kuras šobrīd saskarsies ar šo jautājumu, nezvanīs vairs 118, neprasīs, ko darīt. Viņi jau meklēs informāciju par to internetā, un mēs ceram ar savu brendu gūt popularitāti, ko mēs jau lēnām gūstam. Un lai cilvēki zinātu par mums, lai zinātu, ka tāds servis eksistē, un jau laicīgi būtu iespēja šo informāciju savadīt arī jaunākiem cilvēkiem. Tāpat šo var arī nevis novērst, bet šo var piedāvāt cilvēkiem, kura darbības sfēra ir bīstama, ugunsdzēsēji, NBS darbinieki. Viņiem par šādiem gadījumiem un datiem būtu jābūt sakārtotiem. Un lūdzu atgādiniet vēlreiz biznesa modeli, tātad kam ir par to jāmaksā un cik jums vajag klientus un cik regulāriem tiem klientiem ir jābūt, lai jums būtu peļņa? Jā, tātad mūsu izmaksas nav lielas, un mūsu biznesa modelis ir, mēs esam izvēlējušies vienreizēju maksājumu. Šobrīd minimālā funkcionālā produkta gadījumā mēs domājam, tas būs 15 eiro, kas ir ļoti demokrātiski, tas ir lētāk nekā konkurentiem ārzemēs, un attiecīgi audzējot funkcijas, audzējot integrācijas, pieņems ar valsts servisiem, e-veselību, šī maksa palielinātos, un mēs varētu prasīt no cilvēkiem vairāk. Žūrija, vēl kāds jautājums? Jā, varbūt noslēdzošais. Es par tiem konkurentiem. Kā jūs domājat, kāpēc tās konkurējošās platformas atrodas ļoti lielos tirgos, tā kā Vācija, ASV, bet nevienā Latvijai līdzīgā tirgu, pieņemsim tur Bulgārijā vai Albānijā vai Moldovā, kur 2 miljoni iedzīvotāji nav tādas? Tāpēc, kad lielajiem spēlētājiem nav interesanti mazi tirgi, jo lokalizācija ir ļoti sarežģīta. Bieži vien noteikumi par pabalstiem ir pat ne valsts līmenī, pašvaldību līmenī, pat varbūt Rīgā atšķirās no Liepājas. Un lielajiem spēlētājiem nav interesanti iet mazos tirgos, un mazie spēlētāji, mazās valstis vēl tikai domā par šī produkta īstenošanu. Paldies! Paldies! Atvēlētais laiks jautājumiem ir beidzies. Paldies 5. komandai Māra, pēc dzīves menedžmenta platforma.
Mums ir jāturpina tālāk. Sastāv komanda no 7, un tā ir komanda, kuras nosaukums ir Lorelite. Klausīsimies uzmanīgi, ko mums stāstīs Lorelite. 5 minūtes. Tavā rīcībā, aiziet. Labdien! Mēs Lorelite veidojam jaunu lāzera tehnoloģiju matu balināšanai. Matu balināšana nav mainījusies pēdējos 100 gadus. Matu balināšana ir dramatisks ķīmisks process, ko nav iespējams veikt bez sekām. Lielākajā daļā pasaulē sievietēm ir tumši mati, un tikai daļa izvēlās šos matus balināt. Un šeit ir piemērs, kas notiek, kad melnus matus mēģina balināt. Rezultātā mati paliek vāji, un puse ir nolūzusi. Vēl viens piemērs, ļoti populārs, ir, ka jau balināšanas procesā mati sadeg un nolūst. Arī populāra problēma, ka pēc balināšanas mati paliek pleķaini, un kā to atrisināt, ir 2 varianti. Viens turpināt vēlreiz balināt un riskēt, ka mati varētu nolūst. Otrs variants ir krāsot pāri brūnus un aizmirst par balināšanu jebkad. Mūsu piedāvātais risinājums ir aizstāt šo ķīmijas procesu ar fiziku. Tātad izveidot lāzeri matu balināšanai, kas ne tikai spētu balināt jebkurus matus, bet arī atstātu šos matus neskārtus un veselīgus. Matu balināšanas tirgus ir globāls. 22. gadā tas tika novērtēts ar 3,5 miljardu liels, un galvenie spēlētāji ir Ziemeļamerika, Eiropa un Āzija. Šeit es vēlos parādīt uzskatāmi, ka matu balināšanas tirgus vienmēr aug un augs uz priekšu. Un viens no tiem faktoriem, kāpēc, jo sociālajie mēdīji, influenceri, aktrises šo tirgu influencē. Netiešo konkurentu ir daudz. Šie ir populārākie, un pats lielākais ir L'Oreal. L'Oreal ir profesionālās matu līnija. Viņiem ir vairāki produkti, un viena no divīzijām ir profesionālā kosmētika, ko lieto frizieri. Un šie te matu līdzekļi, kas ir gan balinātāji, gan matu uzlabošanas līdzekļi, pagājušajā gadā apgrozījums bija 7,7 miljardi ar profit marginu 17,7%. Tātad jūs varat parēķināt, kāda ir peļņa L'Orealam, tikai L'Orealam no šī procesa, kad cilvēki balina matus, un pēc tam šīs sekas mēģina labot ar eļļām, keratīniem un tā tālāk. Tātad projekta vīzija ir izveidot konceptu, pārbaudīt konceptu, ka ir iespējams ar lāzeri balināt matus. Pēc tam izveidot lāzera prototipu, pēc tam dizaina prototipu, lai šis lāzers būtu skaists, lai to arī lietotu, un pēc tam iet uz globālu tirgu. Katram solim, lai tas izdotos, ir nepieciešams investīcijas. Un šeit es vēlos pateikt, ka mēs konceptu jau esam notestējuši. Mēs veicām pētījumu, kāds lāzers būtu nepieciešams, lai tas balinātu matus. Un šeit, diemžēl, netik labi redzam, bet tie baltie pleķi ir balinājums ar lāzeri. Un mums ir svarīgi ne tikai izveidot lāzeri, kas balina visus matus, bet arī ir svarīgi, lai šī balināšana būtu saudzīga. Un šeit var redzēt, kā izskatās sarkans mats, kas ir balināts ar lāzeri, pirms un pēc, un uzmetot aci, jau uzreiz skaidrs, ka struktūra ir nesabojāta. Arī koncepta ietveros es gribēju uzzināt, vai tiešām šī problēma skar tikai mani un tikai cilvēkus Latvijā. Un tādēļ es devos uz Japānu, sazinājos ar nozares pārstāvjiem, satikos, uzzināju viņu viedokli, viņu tirgu, izmaksas, un es varu secināt to, ka arī viņiem ir šī problēma. Un daudzas frizētavas Japānā nemaz neņem balināšanas pakalpojumus, jo tas ir pārāk riskants. Tātad koncepts ir notestēts, nākamais solis ir izveidot lāzera prototipu, un tādēļ man ir nepieciešams finanses šī prototipa izveidei, kā arī materiāliem ķīmijas laboratorijā. Mani sauc Laura Friedrichsona Murāne, esmu šīs idejas autore, piedalos arī gan biznesa pusē, biznesa sarunās ar investoriem, kā arī praktiskajā pusē veicu pētījumu
un piedalos arī lāzera eksperimentos. Mūsu kompetences ir fizikas zināšanas, lāzera tehnoloģija kompetence, biznesa, produktu inovācijas un mārketings. Paldies! Paldies! Lorelait, tātad 5 minūšu prezentācija galā. Žuriem, jūsu jautājumi, 3 minūtes jūsu rīcībā aiziet. Sakiet, kā tā ierīce beigās ir jāizskatās? Tā ierīcē ir tā. Es varu parādīt slaidus. Man viņi nerādās. Šeit ir vizuāls prototips. Kā tam būtu? Tā ir tikai skice, protams, jo mēs tikai esam tikko noticējuši konceptu, bet vizuāli tas izskatītos šādi. Un tad, kad, piemēram, tu iegādājies sievieti, tad viņi izmantot viņu tikai vienreiz, vai tas būs atkārtojums, pasākums? Lāzers noteikti būtu atkārtojums process, tāpat kā fēns, tāpat kā lokšķers, ko var lietot līdz atkārtojums. Bet jūs neesat mēģinājuši visas matus apstrādāt, tikai kaut kādas daļas? Tikai kādas daļas, jo pašreizējais lāzers viņš netiek izmantots matu balināšanai. Viņš ir neefektīvs priekš balināšanas, bet viņš ir efektīvs, lai notestētu konceptu. Un arī tas nav vajadzīgs tagad balināt visus matus, jo nav tāds dizains, kas gatavs, kas to spētu izdarīt. Kā jūs iztēloties to gala produktu? Sieviete to lieto mājās, to lieto frizieris, tas profesionāls vai consumer tirgus? Tātad sākumā mums ir plāns B2B un pēc tam B2C. Tātad sākumā to var lietot tikai profesionāli frizieri, tādā veidā arī, lai nenobiedētu marketu, jo tas ir kaut kas jauns un iepazīstinātu, bet noteikti plāns mēs ar komandu strādāsim tik tālu, lai tas būtu pieejams jebkurai mājsaimniecībai. Un cik laiku paņem matus izbalināt šajā veidā apmēram, vai jūs esat aplēsuši? Jā, tātad matu balināšana šeit būtu ar lāzeri būtu 2, ja ne 3 reizes ātrāk. Nekā ar balinātāju? Nekā tagad, jā. Un izmaksas kādas varētu būt apmēram tai ierīcei? Vai... To ir par agru spriest. Mēs esam aprēķinājuši, bet tas var mainīties laika gaitā arī atkarīgs no ražotāja un tehnoloģijas, jo tehnoloģijas arī iet uz priekšu, kas mūsu gadījumā palīdz. Bet es varu apmēram pateikt to, ka frizieris atmaksātu šīs izmaksas lāzera gada līdz 2 laikā. Tad sanāk, ka diezgan nozīmīgi dārgs viņš būtu, ka 2 gadu laikā varētu atpelnīt tikai frizieris. Sākumā tā izskatās, ka viņš būtu dārgs, bet tehnoloģijas attīstās un mēs darīsim visu, lai tas būtu lētāk, lai tas būtu pieejams ikvienam. Ātrais komentārs noteikti nevajag darīt lētāk, un tā ir, lai pieejams ikvienam, vajag tā, lai ir nauda nāk, un lai dara savu darbu. Un, ja tas balinātājs balinās, tad jo lielāka cena, jo labāk. Vairāk nauda nāks. Par problēmu ir skaidrs, tur puspasauli vairāk grib būt blondas. Tiešām L'Oreals un pārējie šī jomā nav skatījušies uz alternatīvām tehnoloģijām, kā dabūt blondus matus. Kādēļ, lai viņi skatītos, ja viņiem ir strādājošs biznes, kas apgrozījums ir 7,7? Šī ir jūsu tēze, ka viņiem vienkārši strādā esošais, un viņi vienkārši neskatās, bet nevis tāpēc, ka tie ir tehnoloģiski ierobežojumi. Jā. Okay. Tas ir mans pieņēmums. Es nesaku, ka viņi tā ir teikuši. Tas ir mans pieņēmums. Pirmkārt, es gribēju izteikt komplimentu, ka jums ir brīnišķīga frizūra un var redzēt, ka jūs esat gatavojusies šai prezentācijai. Paldies. Man ir jautājums par to krāsošanu, balināšanu. Jā, varbūt, ka es daru kaut ko nepareizi, ejot pie friziera. Tomēr frizieris piedāvā krāsot, nevis balināt. Un vai nav tā, ka tas pieprasījums ir ārkārtīgi specifisks, ka ir ļoti mazs segments, kas vēlas tieši tur blondus vai platīnu blondus, vai ko jūs piedāvājat? Tātad es piedāvāju balināšanas procesu. Tātad balināšana ir process arī, kad mēs ejam no melniem uz brūniem. Tātad balināšana nozīmē iet uz gaišāku toni. Tā ir balināšana. Un krāsošana ir saistīta tonēšana, tāpēc, ka mēs izbalinam un tad mēs liekam to toni. Tas ir saistīts. Tātad jūsu mērķa tirgus ir jebkura krāsošana, ja? Jā, jo... ja vēlās gaišākus matus, ja? Tieši tā. Paldies.
Žurī, 3 minūtes ir beigušās. Ja ir kāds jautājums, vēl pēdējais jautājums, Rungaņkungs, lūdzu. Vai nebūs tā, ka viņas visas izskatīsies vienādas un sievietes grib izskatīties dažādas? Bet vai tagad sievietes izstās vienādas? Nu, restīvi, šī tehnoloģija nenozīmē, ka tas turns būs vienāds. Viņš tur tomēr kaut kādā veidā jūs... Un kā jūs varat nodrošināt to consistency? Jo tagad sievietes tā kā tur sajauc un tad... Nu, tā. Restīvi, tur varēs to variēt, zināmā mērā, un panākt atkārtojamību, jūs domājat? Jā, tātad balināšana ir process, iedomājieties, balts papīrs, un pēc tam pa virsmu mēs varam krāsot. Tātad balināšana nodrošina, ka mēs varam iegūt jebkādu krāsu pēc tam. Tas nozīmē, piemēram, cilvēks ar melniem matiem, viņš grib zilus. Viņam ir jābalina mati un tad jākrāso zili. Ja grib sarkanus, atkal jābalina mati un jākrāso sarkani. Tātad šī iespēja, šis lāzers dos iespēju pirmkārt matu krāsu dažādībai, un otrkārt cilvēkiem, kam dabīgi ir mati, melni mati, iespēju tikt pie šiem gaišajiem matiem. Tā ir tāda matu gruntēšana, principā. Šitā ir cita metoda gruntēšanai, ja? To es laikam nemācēšu komentēt. Jā, paldies. Paldies, Lorelai pārstāvēji. Lūk tā, 7. komanda tūlīt pat uz skatuves. Heroptera stop, visa uzmanība, dāmas, jums. Tūlīt pat arī atsākam 5 minūšu timeri jūsu prezentācijai. Last, but not least, ja? Tā to saka. Aiziet. Sveiki, mani sauc Līga. Tā ir mana kolēģa Klinta, un mēs pārstāvam uzņēmumu Ekosol, kas ir vides eksperti, piemēram, hidrologi, ornitologi, sikspārņu eksperts, sociologi un citi, kas strādā pie dažādiem gudrajiem risinājumiem dabas monitoringam. Un šodien mēs jums pastāstīsim par vienu no šiem risinājumiem, kas ir Chiroptera stop, kas ļoti vienkāršoti ir sistēma vēja turbīnu darbības apturēšanai, tiklīdz tās detektē sikspārņu klātbūtni. Kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc sikspārņi ir svarīgi? Jo sikspārņi visā Eiropā ir aizsargājams sugas, plus sikspārņi arī ir ļoti būtiska mūsu ekosistēmas daļa. Jums katram varētu palīdzēt sikspārnis apēdot odus, kas lido gaisā, bet tādā plašākā mērogā, piemēram, viņi apēd arī kaitēkļus, kas ietekmē pēc tam labību, kā arī pilda daudzas citas ļoti svarīgas funkcijas. Kāpēc šī tēma vispār šobrīd ir aktuāla? Varbūt jūs zinat, ka šobrīd Latvijā ir uzbūvēts aptuveni 110 vēja turbīnas, bet tuvākajos gados ir plānots uzbūvēt vēl aptuveni 2000 turbīnas. Un tātad šīs turbīnas būtiski ietekmē viņu darbību, ietekmē gan putnu migrācija, gan sikspārņu lidošana. Protams, ka šobrīd jau eksistē risinājumi, kā vēja turbīnas aptur darbību, kā vēja turbīnas attur darbību, lai neietekmētu lidojošos dzīvniekus. Un šobrīd tas balstās uz meteoroloģiskiem risinājumiem. Proti ir sistēma, kas pie noteiktiem meteoroloģiskiem apstākļiem aptur vēja turbīnu darbību. Taču mūsu hipotēze, kuru apstiprina dažādi zinātniskie pētījumi, ir, ka faktisko klātbūtni detektējot vēja turbīnu dīkstāvu varētu samazināties par 30 līdz pat 45%. Tātad mūsu risinājums sastāv no 3 būtiskām komponentēm. Pirmā no tām ir augstas jutības akustiskie sensori. Otrā no tām ir AI programmatūra, kas spēj detektēt sikspārņu klātbūtni un apstādināt turbīnas. Un trešais - lokālā sikspārņu saucienu datubāze. Jo es nezinu, vai jūs zinat, ka sikspārņiem, tāpat kā cilvēkiem, ir valodas. Un Latvijas sikspārņi nerunā tā, kā runā Vācijas sikspārņi. Tātad mūsu tas plāns, un viņš ir gana tuvs, jo mēs plānojam to darīt jau šogad, ir martā iegādāties iekārtas. Tātad mēs iekārtas neražojam, mēs iegādājamies iekārtas no ASV, kas ir šie augstas jutības sensori. Mums jau ir programmatūra, kas spēj šos saucienus atpazīt, un mums jau ir izstrādāta sikspārņu saucienu datubāze. Maijs, kas ir laiks, kad sikspārņi mostās no ziemas miega, mēs sāksim eksperimentus laukā. Mums ir šis alfa tests un beta tests ar tradicionālām sikspārņu monitoringa metodēm. Mums jau ir vienošanās ar vēja parkiem Latvijā un Lietuvā, kur mēs šīs pirmās iekārtas uzstādīsim un monitorēsim viņu darbību. Septembrī mēs plānojam finišēt pirmo zinātniskā pētījuma nodevumu.
un papildināt arī to sikspārņu datubāzi, jo arī šogad mēs daudz laika veltīsim sikspārņu saucienu datubāzes attīstīšanai. Nu, un oktobrī mēs jau ejam tālāk pie saviem jau esošajiem klientiem, kuriem mēs šobrīd sniedzam citus pakalpojumus, lai piedāvātu arī šo risinājumu. Mūsu komandā, kā es minēju, ir vairāki vides eksperti, bet atslēgas cilvēki šajā projektā ir Klinta, kas ir sikspārņu pētnieks, Edmunds, kas ir vides eksperts, bet arī strādājis ilgstoši pie atjaunīgās enerģijas attīstītāja, līdz ar to pārzina attīstītāju nozari, un es, kā pārdošanas un mārketinga atbildīgais cilvēks, protams, būtiska daļa mūsu komandā ir arī paši sikspārņi, kuru labbūtība mums no sirds rūp. Un arī mūsu pārējie eksperti. Paldies, un man ir 45 sekundes. Ko lai es daru? Bravo, apsveicu ar 45 sekundžu iekonomēšanu. To mēs atdosim žūrijai. Iespējams, viņiem būs par kādu jautājumu vairāk. Vai sikspārņi respektē valstu robežas un valoda neatšķirās no Kurzemes uz Vidzem, piemēram? Nē, valoda neatšķirsies tik mazā reģionā. Tā kā visā Latvijā viņi ir vienādi? Jā, visā Latvijā būs vienādi, un es teiktu, ka visā Baltijā arī būs tādi paši saucieni. Jā. Okay. Tas aktuāli ir tikai 3 mēnešus no 12, ja? Nebūt, nē. Okay. Cik tad? Kopš, nu, labi, lai sikspārņi. Aktuāli ir vasaras sezona, tātad no māja līdz oktobrim. Mazliet vairāk. Vai ir aprēķins, 30-40% uzlabojums, cik tad ir tās dīkstāvs? Un vai ir novērtējums, cik tā laikā maksātu elektrību, jo tas ir vasaras periods, tad elektrība ir relatīvi lētākā, jo saules ražo visvairāk, cik liels ir tas reālais ietaupījums? Ir kaut kāds aprēķins? Tātad, jūs ļoti pareizi pateicāt, to, protams, ietekmē elektrības cenas svārstības, bet tā orientējoši vēja parkā ar 20 turbīnām mēs runājam par aptuveni šobrīd kaut kādām 60 dīkstāves stundām, kas respektīvi absolūtos ciparos, tas ir aptuveni 4 miljonus mēnesī uz 20 turbīnām. Uz 20 kādu jaudu? Mēs rēķinām... Kādas turbīnas? Es precīzi nepateikšu. Mēs rēķinājām pie tā viena pilota klienta, bet es šobrīd nevaru jums pateikt. Negribu vienkārši nokļūdīties ciparā. Okay, un tātad 4 miljonus ir tas ietaupījums potenciāli, ja izdotos, ko jūs varētu samazināt? Jā, pie 20 turbīnām vidēji. Okay. Vai saprotu pareizi, ka vēja parku īpašnieku šo risinājumu pirka nevis tāpēc, lai rūpētos par sikspārņiem, bet lai gūtu to ietaupījumu, ka nelaikā tiek apturētas vēja turbīnas? Jā, tieši tā. Latvijā likums to aizliedz. Visā Eiropā, principā. Eiropa ir tas tirgus, ja? Kaut kur citur pasaulē, nē. Ko aizliedz atvainojiet? Čakarēt sikspārņus. Nē, visur aizliegt čakarēt sikspārņus. Sikspārņiem visi mēs esam par sikspārņiem. Arī jūs esat par sikspārņiem. Jūs varbūt to nezināt, bet arī jūs esat par sikspārņiem. Es gribēju pajautāt, vai tādīs turbīnās lien iekšā tikai sikspārņi vai arī kādi citi putni un tam līdzīgi? Jā, putni, visi lidojošie, jā. Un kāpēc jūsu risinājums tehniski nav iespējams tāds, ka drusciņi plašāk paskatīties? Tieši šis konkrētais ir kā pilots sikspārņiem, tur ir sava specifika, bet iespējams nākotnē mēs skatīsimies arī citus. Bet sikspārņiem, varbūt Klinta pastāst par sugu daudzumu. Sugu daudzums Latvijā ir 16 sugas, bet es gribēju teikt, ka šis risinājums balstās uz ekolokācijas saucieniem sikspārņiem, un putni šādus saucienus neizdveš, tāpēc šāda sistēma strādās sikspārņiem. Bet kas notiek ar putniem? Ar putniem vēl aizvien vajadzēs izmantot to meteoroloģisko sistēmu. Tā starpība ir tā, ka putni pārsvarā lido gaišajā laikā, kamēr sikspārņi lido tumšajā laikā. Attiecīgi nav tā, ka, viņi strādāt sikspārņiem, nestrādāt. Viņi dažādos laika posmos strādājām. Un tad ietaupījums 20 turbīnu parkam varētu būt aptuveni 4 miljonus sezonā? Nē, mēnesī. Tur ļoti būtiski atšķirsies. Tātad visaktuālākais viņš ir sikspārņu migrācijas laikā, jo sikspārņi migrē. Sikspārņu migrācija visaktuālākā ir augustā, bet viņa sākās jau jūlijā un beidzās septembrī.
Un kādas ir aptuveni tās izmaksas uzņēmumiem, lai jūsu sensorus izmantotu? Mēs neesam vēl savstarpēji par to vienojušies, jo tad ir šīs 3 komponentes, ir šīs iekārtas, ir programmatūra un šī datu bāze. Orientējoši, kas arī ir tas, kam mēs prasam šo finansējumu, viena šī iekārta ar tiem sensoriem ļoti rafli ir 5–6 tūkstoši dolāru. Pati programmatūra ir vēl pāris tūkstoši, un tad ir mūsu datu bāze, kas jau ir vēl viens risinājums, jā. Nu, tad pieņemsim pārdesmit tūkstoši, zem 100 tūkstošiem noteikti pārdesmit tūkstoši. Nu, mēneša laikā tas atmaksājas. Jā, vienīgais tas mūsu biznesa modelis, kas ir tas, kuras ietaupīja laiku, jo viņi neizstāstīja, ir tas, ka mēs šīs, restīvi arī, tas būtu pakalpojums, mēs šīs iekārtas viennozīmīgi nomājam, jo mums ir visu laiku jāmonitorē, vai šīs iekārtas darbojās, jo, kā jau es teicu, mūsu interese ir sikspārņi, vai šīs iekārtas darbojās, plus tā ir dabas datu visu laiku monitorēšana, plus arī šīs datubāzes papildināšana un aktualizēšana. Nu, es gribēju pajautāt varbūt par pieredzi citās valstīs. Es saprotu, ka tā valoda atšķirās, bet varbūt padalieties, kā pieņemsim Ziemeļu valstīs šis jautājums tiek risināts. Šobrīd Ziemeļu valstīs šis jautājums netiek risināts. Ir pētījumi, kas ir veikti Ziemeļamerikā ar ļoti labiem rezultātiem, ir pētījumi, kas ir veikti Lielbritānijā un Vācijā. Bet kopumā šī tehnoloģija ir ļoti jauna. Un tad tajās citās valstīs, kur citas sikspārņu valodas, tad kā tas notiek? Jūs sniedzat pakalpojumu, jūs ierodaties, sakat, principā mums tas ir, jūs mūs finansējat, mēs noklausāmies jūsu sikspārņus, atkodējam viņu valodu un tad uzstādam to un pieregulējam, vai tā? Vai kā? Ja jūs padodat kasti un viņi tur kaut kā pašaplācās? Nē, noteikti šis iet kopā tikai un vienīgi ar ekspertīzi, restīvi, jā, tātad šobrīd mēs esam vērsti uz Baltijas valstīm, primāri uz Latviju, Lietuvu, kur ir jau mūsu esošie klienti. Mums ir klienti arī šobrīd Dānijā un Zviedrijā, bet primāri mēs tomēr fokusējamies uz šīm 2 valstīm, kas ir ģeogrāfiski salīdzinoši tuvāk. Un tajā brīdī būtu, jā, visticamāk mēs tad vienotos ar lokālo ekspertu, jo tā daba ir tomēr ļoti atšķirīga, ar šo lokālo ekspertu izstrādāt risinājumu, jā. Restīvi, jūsu cīņa ir par sikspārņu labklājību, nevis par naudas zīmēm. Ja es pareizi saprotu. Naudas zīmes mums dot iespēju cīnīties arī par citu dzīvnieku, biotopu, es nezinu, ķērpju sūnu, vaskulāro augu, purvu, mežu. Es jums varētu saukt vēl un vēl labbūtību, bet jā. Vai tas ir viss no žūrijas puses? Paldies! Paldies, paldies arī jums. Giroptera Stop. Tā bija 7. komanda šajā dienā. 7 piči aiz muguras. Un 10 000 eiro mums šajā dienā būs jāsadala. Es vēlos pieteikt Hidrox specbalvu, un man ir jādod vārds Aleksandram Šepteličam, kurš mums pastāstīs vairāk par to, kam un kāpēc. Aleksandr, mikrofons ir šeit, lūdzu. Jā, paldies. Tā, mums ir specbalva. Specbalva ir uzņēmumam, kuram ir ļoti liels potenciāls. Mēs apdomājamies, mums likās, ka tā ideja ir ļoti laba. Varbūt pats uzņēmums vēl ir tādā sākuma stadijā, viņam ir tāls ejošs ceļš, bet ja viņi to realizēs, tad, tie panākumi būs grandiozi. Tāpēc aicinam Lorelite. Apsveicu. Jā. Liels paldies! Es pirmo reizi skāpju skatos un runāju cilvēku priekšā, tā kā es nezinu, ko cilvēki parasti saka. Paldies! Paldies jums un paldies, ka jūs novērtējāt mūsu pūles. Liels paldies! Apsveicam vēlreiz, uzgavilējam Lorelites un turpināsim tālāk. Tūlīt pat noskaidrosim, kas tad iegūst un ko iegūst. Es neko vairāk neteikšu, tāpēc es aicināšu žūrijas priekšsēdētāju Ģirtu Rungaņu kungu šeit uz skatuves. Viņš izstāstīs mums visu, kas, ko un kāpēc. Lūdzu. Jā,
Jāsaka, līmenis bija patīkami augsts. Un salīdzinot ar daudzām citām lietām, ko mēs ikdienā redzam, dažādi veidi startups un uzņēmums, es domāju, tā turēt un tikai uz priekšu. Un mēs diezgan vienoti un ar diezgan lielu atrāvienu žūrija atdeva faktiski pirmo vietu, šoreiz vienu balvu, nevis dalīja, risinājumam, kurš ir gan vērsts uz izdevīgumu un lai strādātu, gan arī palīdz mums dzīvot lielākā mērā harmonijā ar apkārtējo pasauli un viņai nekaitēt vai kādā ziņā mazināt kaitējumu. Chiropteras, stop! Es neesmu tik labi izglītots, mēs nevarējām īsti atrast tāds, ka kaut gan iegūglējām to nosaukumu latīniski, bet tā turēt. Apsveicam ar 10 000 eiro naudas balvu biznesa attīstībai šeit, Icebreaker 25 ietvaros. Paldies žūrijai. Skaidra lieta. Līga, lūdzu. Paldies. Mēs pārsvarā esam no tās blakus mājas, bet arī šeit, šīs mājas audzēkļus, mēs aicinām izmantot zinātni un vērst to reālā darbībā. Ja jūs gribat zināt, kā braucat ciemos, mēs uzturamies startup hausā, mēs ļoti nesautīgi dalāmies ar savām zināšanām. Ja jums ir idejas, jebkādas, vienkārši piezvaniet, atrodiet mūs, pastāstiet, mēs ļoti labprāt strādāsim pie tā, lai kopā, ne tikai sikspārņiem, visiem būtu labāk. Paldies! Paldies! Dāmas, paldies jums arī, Dzen, par to, ka atnācāt, izdarījāt. Nekur tālu nemūciet, pagaidiet. Jūs domājat, ka ar to viss ir beidzies? Tur tajā ledu ir 10 000 iekšā. Šitais ir reprezentatīvs materiāls. Tas tur iekšā ir riktīgi īstais. Tur ir cimdi, tur ir cirtnīši vai tāda ledus īlena. Un lūdzu, tas ir jūsu uzdevums tālāk šito te demontēt un tikt iekšā pie tiem 10 000. Un ar šo es gribētu jums teikt, mīļie klātesošie, Latvijas Universitāte, mīļš paldies par to, ka izvēlējāties mani būt par šīs dienas pasākumu vadītāju un nedaudz arī moderētāju. Es teikšu lielu paldies ikvienam klātesošajam, ikvienam idejas autoram, jaunajam speciālistam, jaunajiem ideju ģeneratoriem un visiem tiem cilvēkiem, kas šodien bija iesaistīti Icebreakers 25. Paldies burvīgajai žūrijai, bez jums šis šodien nebūtu iespējams. Cepuri nost par atvēlēto laiku un par doto enerģiju. Nu tad ar šo oficiāli gribu noslēgt Icebreakers 25. Atcerieties, ka kokteļi tepat aiz stūra Radio Naba visu dienu garumā. Šodien varam priecāties par burvīgām skaņām un viss. Tā es saku paldies, vairāk man nav nekas sakāms. Dāmas, certiet! Un ar ovācijām! Jā! Mums vajadzētu apkopēji. Labi, tagad gan pavisam oficiāli. Icebreakers 25 ir galā. Baudām atmosfēru, baudām bezalkoholiskos kokteļus un vēlreiz liels paldies par uzmanību. Tiekamies jau nākamreiz. Visu labu, tā!